Esiet sveicināti manā astroloģijas kanālā. Apskatīsim nākamo nedēļu. Tātad astroloģiskais apskats. Un sāksim ar pirmdienu 27. datumu. Mums mēnesis ir mežāzī, enerģisks, mērķtiecīgs, atbildīgs. Un diena ir jauka un patīkama pirmdiena. Labi to veltīt darbam. Gaisā vēl ar vienu virmo šīs patīkamās enerģijas, par kurām es stāstīju jums jau pagājušajā nedēļā, ko Venēra veido ar Urānu. Tad spontānas idejas, oriģināla pieeja, problēma risināšanā, lielas iespējas mīlestībā. Kāds var saņemt drosmi un beidzot atzīties mīlestībā. Šeit var būt iemīlēšanās no pirmā acu skata. Tie var būt īslaicīgi, bet ļoti kaislīgi un prātā paliekoši romāni. Šeit var būt arī ļoti interesanti piedāvājumi biznesā. Kādas jaunas iespējas, tāpēc zinātniekiem, politiķiem, cilvēkiem, kas strādā savā privātajā biznesā, šī ir jauka diena. Gaisā tāds viegls, patīkams flirta noskaņojums, kā jau teicu, daudz jaunu iespēju. Šeit 9:22 mums Merkurs veido labu aspektu ar nākotnes mēslu. Jūs varat gan domāt, gan arī veikt jau kaut kādus konkrētus soļus savas nākotnes uzlabošanai, kaut kā jauna un patīkama ieviešanai savā dzīvē, lai jums ir labāka šī dzīve. Un visu dienu jūs atbalstīšais jūsu nodomos, jūsu rīcību padarīs vēl mērķtiecīgāku mēnesi, kurš veidos labu aspektu ar Saturnu. Un kā jau teicu, mēnesis mežāzī, tad viņš jau ir noskaņots atbildīgi, mērķtiecīgi un neatlaidīgi iet uz mērķi. Un tātad aspekts ar Saturnu, kas pats par sevi mums pārbauda un liek mums paveikt darbu labi. Un aspekts veidojas precīzi 22:33, tātad visu dienu mums ir šis darbīgais, aktīvais noskaņojums. Tātad varat kaut ko labi izdarīt savā biznesā, darbā, strādājiet labi, šeit ir labs kontakts arī ar cilvēkiem, nopietna attieksme pret darbu, un tieši ar tādu attieksmi jūs daudz varat paveikt. Un veltiet šo dienu darbam, un tad jūs dienas beigās jūs patiešām būsiet gan konkrēti kaut ko izdarījuši, un visticamāk jūs arī par šo dienu sētīsiet gandarījumu. Tā laba diena, atzīmējam. Otra diena, un mēnesis vēl vien ir mežāzī, bet no rīta ir 6:53 ir sarežģīts aspekts ar Marsu. Līdz ar to jūs varat mosties ar tādu iekšēju trauksmi. Ko es jums ieteiktu darīt? Es ieteiktu jums jau vakarā, kamēr bija tas labais aspekts ar Saturnu, uzrakstīt tādu dienas plānu un arī sakārtot visu pēctecīgi, lai jums no rīta nav steigas, jo šeit var būt kaut kāds aizkaitinājums, kaut kas var nesanākt tā, kā jūs gribat, kaut kādas mājas problēmas jums var patraucēt laicīgi doties uz darbu vai kaut kādā veidā jūs aizkavēt. Vai tā var būt vienkārši iekšēja spriedze cilvēkiem, kuri patiešām pakļauti šīm enerģiju plūsmām. Bet pēc 7 tam vajadzētu mitēties, un tad līdz 9:42 mēnesis atbalstīs uzdrīkstēšanos. Esiet aktīvi, šeit jūs varat sajust iedvesmu kaut ko darīt, un tā tad izdarot darbu, jūs jutīsiet šo gandarījumu sajūtu. Bet diena principā, ja neskaita to rīta kaut kādu, ka kaut kas jums var patraucēt, vai tā ir iekšējais aizkaitinājums vai kaut kāda ķibela mājās, jūs varat sajust tādu pacēlumu principā, jo šeit jau otrdien jūs visa nedēļa tiks ievirzīta tādā ārkārtīgi patīkamas enerģijas gaisotnē, un es jūs mudinātu visu šo nedēļu arī šo enerģiju izmantot, jo 11:53 mēnesis veidos labu aspektu ar Venēru. Mēs zinām, ka Venēra tas ir gan mūsu ārējais skaistums, ķermeniskais, gan mūsu izpratne par skaisto, mūsu vērtību sistēmu, visas baudas dzīvē, attiecības ar mūsu mīļoto cilvēku, vispār ar cilvēkiem. Tā ir arī mūsu nauda, kura tepat gaisā virmo. Un pēc tam būs labs aspekts no šī ļoti pragmatiskām mežāža zīmes. Mēnesis veidos arī ar Neptūnu. Tas atkal būs ārkārtīgi labs aspekts. Tas būs 17:49.
un pēc tam vēl 23:45 mēnesis savienosies ar Merkūru. Un tātad par visu pēc kārtas. 11:53 tātad labs aspekts ar Venēru. Emocionāls pacēlums. Varat apspriest sev svarīgus jautājumus. Varat iepirkties arī veiksmīgi. Šeit pat var pirkt dārgas, var izsmalcinātas lietas, bet katrā ziņā izbaudīt dzīvi šajā dienā. Var būt skaistums, mīlestībai labvēlīgs laiks vai vienkārši labs garas stāvoklis. Harmonijas starp cilvēkiem. Šādās dienās ir labi rīkot viesības. Un 17:49 tātad labs aspekts ar Neptūnu, un tas vēl vairāk pastiprinās šo jūsu gan intuitīvo sajūtu, ka jūs pilnīgi jūtat citus cilvēkus, gan arī kosmosu. Visnotaļ būs labvēlīgs. Šeit jūs varat palīdzēt citiem, jūs varat būt ieinteresēti, risināt citu cilvēku emocionāls dabas jautājumus, un tikpat labi jūs varat sapņot ar vaļā acīm. Var arī ar savu romantisko attieksmi jūs varat ietekmēt citu cilvēku dzīves, varat saņemt mīlestību un varat mīlēt kādu vienkārši platonu, tādu nevis miesisku mīlestību, bet garīgu mīlestību. Un labi ir veltīt laiku arī patiešām atrast laiku tādai savai garīgai attīstībai, par meditāciju. Šajā laikā varat ne tikai domāt, bet arī praktiski to realizēt. Un 18:53, tad, kad mēnesis veido labu aspektu ar nākotnes mazgu, jūs varat arī par savām attiecībām nākotnē ne tikai domāt, bet arī kaut ko reālu izdarīt un pārskatīt savas ētikas normas. Un lūk, šeit jau nedēļas sākumā es jums patiešām ieteiktu domāt par to, kādas ir jūsu vērtības, kādas ir jūsu šīs gan ētiskās normas, gan ko jūs domājat par mīlestību, jo atceramies, mums gada laikā būs pietiekoši daudz sarežģītu aspektu, bet šeit gada sākumā jums ir iespēja iedot tādu pozitīvu impulsu savai dzīvei. It sevišķi tamdēļ, ka šajā nedēļā mums ir vēl viena iespēja sākt jauno gadu, tātad pēc ķīniešu jaunā gada. Sāciet tos tādas ārkārtīgi smalkas, intuitīvas, mīlestības notas, sajūtot arī visu skaisto, kas ir apkārt pasaulē. Un 23:45 mēnesis veidos labu aspektu ar Merkuru. Šeit runājieties par sev svarīgām lietām. Sarunas. Jūs varat piezvanīt sev tuvam mīļam cilvēkam, telefons zvani svarīgi, mājās jūs varat arī sakārtot kaut kādus svarīgus jautājumus, un katrā ziņā šeit būs tāds enerģijas pieplūdums, jo 1 naktī, no otrdienas uz trešdienu, veidojas spēcīgs aspekts ar Plutonu, un ja nu kāds grib kādu savu ideju bezmaz vai iedvest kādam, tad to aspektu mēs arī varam izmantot. Tātad 29. datums trešdiena, mums jau naktī 1 ir spēcīgs aspekts ar Plutonu. Negatīvā variantā tas vakarā tas var būt kaut kāds spiediens pret tuviniekiem, kad mēs gribam panākt savu. Taču tā ir arī tāda liela, spēcīga enerģija, ko vairāk pastiprinās Merkūra savienojums ar Plutonu 9 no rīta, 9:52 precīzs aspekts. Un tā ir liela aktivitāte. Tā ir tāda psiholoģiski spēcīga iedarbība. Tā ir spēja pārliecināt citus cilvēkus, iedarboties uz citiem cilvēkiem, panākt savu. Ļoti labs laiks intelektuālam darbam. Cilvēki šeit paši nesadarbojoties ar citiem, ja jums nav vēlme kādu ietekmēt un savu ideju kaut kur izbīdīt. Šeit jūs ļoti daudz varat izdarīt arī paši attiecībās ar sevi. Jūs varat priekš sevis pieņemt kaut kādus liktenīgus lēmumus, tādus, kas būtiski maina jūsu dzīvi. Un tas ir darbam labs laiks, kad jūs varat ļoti daudz enerģiski izdarīt. Un, ja mēs skatāmies, tas ir savienojums, tad man jums jāpasaka arī, kas tad var būt netik labais, jo, ja mēs ejam pa zemāko līmeni, tur var kaut kas būt, no kā mums vajag piesargāties. Tātad sliktās ziņas ir tādas, ka jūs patiešām varat saņemt kaut kādas sliktas ziņas, var bojāties iekārtas,
kāds var gribēt ar jums manipulēt un jūs ietekmēt. No vienas puses šī ir ļoti laba diena veselībai, kad jūs varat kardināli mainīt slimības gaitu, bet var gadīties arī, ka šeit var iegūt kādu traumu, un tātad esiet uzmanīgi arī braucot ar transportu. Arī tas man jums ir jāpasaka. 14:37 mums ir jauns mēnesis. Tātad pēc būtības pirmo nedēļas daļu, pirmdienu, otdienu, mēs veltam, lai kaut ko noslēgtu, nobeigtu, lai sakārtotu un attīrītu lauku tām problēmām, ko jūs esat mēneša laikā risinājuši. Un tagad sāksies jauns mēnesis, jaunas idejas, jauns enerģijas pieplūdums, enerģija sāks pieaugt. Un tā kā tas ir ūdens vīrā, tad būs vieglāk ieviest kaut kādas pārmaiņas. Šeit, kā jau teicu, sākas šis jaunais gads pēc ķīniešu kalendāra, un šeit tātad ir iespēja kaut ko jaunu savā dzīvē ieviest, varat dibināt jaunas attiecības, tās var būt draudzības, jo ūdensvīrs ir par draudzību, par sadarbību, cilvēki ir gatavi apvienoties, tātad jauns dzīves spēks, sēklas sāk tātad dīgt, zemē mostas enerģija, un varat jūs sajust arī tādu enerģijas pieplūdumu kā iedvesmu, kā vēlmi iepazīties, un iepazīties jūs varat arī internetā. Un šajā dienā vēl pastiprina šo jauna mēnesi sākotni. Mēnesis veidos labu aspektu ar Jupiteru 17:09 minūtēs. Vēlreiz akcentējot jaunas iespējas. Esiet aktīvi, esiet darbīgi šajā dienā. Un daudz neēdiet. Ja jūs daudz ēdīsiet, jūs varat pieņemties svarā, jo šis aspekts ir par pieaugumu. Labāk kārtojiet savas finanšu lietas, savu biznesu. Šis ir tāds pieauguma laiks. Un šajā dienā mums tātad, ja jau es teicu, ka Merkurs veido aspektu ar Plutonu un savienojumu, tad ir skaidrs, ka arī Merkurs ir iegājis ūdensvīrā. Un tas ir labs novietojums Merkuram. Tā ir tāda tālredzība, ka mēs tiešām redzam tālu savā nākotnē, savu dzīves ceļu un ko mēs gribam darīt un ko mēs varam darīt. Un tāpēc tie var, protams, arī būt kaut kādi negaidīti, pēkšņi braucieni. Tā noteikti ir vēlme pēc brīvības, svaiga tāda elpa, svaiga domāšana, jaunas idejas. Un cilvēki šajā laikā ir radītāji, izgudrotāji. Un pasaule arī tātad pieņem un uzreiz materializē tās jūsu idejas, ko jūs gribat realizēt savā dzīvē. Tāpēc noteikti esiet radoši un gatavi kaut ko jaunu ielaist savā dzīvē. Un, protams, tās var būt arī iepazīšanās, jo Merkurs ūdensvīrā viņš ir ārkārtīgi komunikabls. Viņš ļaus mums viegli dibināt sakarus. Un viņš arī aicinās mūs sadarboties un būt komandā. Un teiks, komandā strādāt ir vieglāk, patīkamāk, ātrāk nonākam pie mērķa, svaigākas idejas, daudz ideju, prāta vētras. Mēs varam atrisināt praktiski ceļu, kā mēs varam aiziet līdz savām vēlmēm, mēs varam daudz sasniegt tieši komandā strādājot, tieši apvienojoties. Viņš aicinās cilvēkus apvienoties. Un cilvēki var pievērst tātad lielu uzmanību draudzībai. Šeit jūs varat atjaunot draudzības, nostiprināt draudzības. Kaut kādas atkal iesiet mezgliņus, lai padarītu spēcīgākas jūsu saites ar kādu jums tuvu cilvēku, ar kuru jūs veido sirsnīgu draudzību. Varbūt kādas sen bijušas draudzības tiks atjaunotas. Tātad sabiedriskā darbība arī šeit ir ieteicama. Tātad kolektīvā mums ir labi būt. Un tas, kas no kā varbūt, par ko kādam ir jāpadomā un varbūt, ka jāpiebremzē, šeit var būt arī vairāk vēlme pēc brīvām attiecībām mīlestībā. Tāda brīvā mīlestība arī virmos gaisā. Un tāpēc būs grūtāk saglabāt fizisko uzticību. Tāpēc, ja ziniet, ka šāds aspekts var jūs ietekmēt, esiet tā, un jums ir dārgas jūsu ģimenes attiecības, tad esiet piesardzīgāki šajā laikā. Un mēnesis pēc 17:09 minūtēm esiet piesardzīgāk kaut kāda lēmuma pieņemšanā, jo mēnesis šeit var būt tāds, kas mudina jūs pieņemt nesaprātīgus lēmumus.
Un tālāk mums ir ceturtdiena, 30. datums, mēnesis ir ūdens vīrā, arī par brīvību, visi par brīvību. Un kā jau teicu, rīta pusē, ja jūs ļausieties emocijām un iesiet mēnesi pavadā, kas varbūt par mūsu emocijām, tad var gadīties, ka jūs patiešām līdz 13.29 pieņemsiet nesaprātīgus lēmumus un piesardzīgiem jums vajadzētu būt līdz 14.27. Jo tur var būt tāda nepastāvība. Gribu vienu, pēc mirkļa jau nākošo, nevaru nekādi saprast, kas tad ir tas, ko es izvēlos. Tas var radīt grūtības komunikācijā un attiecībās, kādas grūtības ar kolēģiem, un tāpēc pacentieties šo aspektu neaktivizēt. Esiet uzmanīgi ar iekārtām, ar elektrību, kādu var vienkārši mocīt kaut kādas sliktas priekšnojautas šajā rītā. Un labi, ka Urāns mums šajā dienā ir apstājies, viņš griežas tātad no retrogrādās kustības uz direkto, jā, tātad viņš dosies uz priekšu, un tas var kādam likt atgriezties pie kaut kādiem jautājumiem, kurus jūs risinājāt septembrī. Un visbiežāk tas var būt saistīts ar naudas lietām, ar finansēm, jo Urāns mums ir vērša zīmē par mūsu stabilitāti, par mūsu finansiālo stabilitāti var būt jautājumi. Un līdz ar to mēs varētu domāt, ka varbūt tā nebūs pārāk aktīvi šis aspekts. Un ir ārkārtīgi labs viens aspekts. Vispār tā nedēļa ir vienkārši fantastiska. Un es patiešām jūs aicinu izdzīvojiet, laidiet to labo enerģiju iekšā. Jo šeit veidojas viens ārkārtīgi labs aspekts. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka jūs to sajutīsiet. Tas ir viens tāds aspekts, kas ir, ko es jums uzsvēršu un vairākas reizes uzsvēršu gada laikā viens no labākajiem aspektiem. Saule to veido ar Jupiteru. Tāpēc visticamāk viss būs patīkami, mierīgi un tā rosīgi. Būs prieks, laime, pārliecība, ka viss virzās pretī veiksmei. Un tas dos tādu labu iekšējo pašsajūtu. Vienalga, kas arī notiktu, tā labā pašsajūta atgriezīsies. Ziniet, man patīk šo salīdzināt, bija tādas lellītes, kuras jūs noliecāt, un viņas atkal piecēlās. Jūs noliecāt, viņas atkal piecēlās. Nu, šis aspekts ir tāds, lai kas arī notiktu, vienmēr ir tā sajūta, viss beigās būs labi. Viņš mums sola, šis aspekts, viss beigās būs labi. Un tāds iekšējs optimisms šeit ir dzīvs. Un tā ir uzticamība, tā ir tāda prieka sajūta, laba pašsajūta, šeit arī veselība var uzlaboties. Un kas mums būtu jādara vēl, lai aktivizētu šo aspektu savā dzīvē? Tie, kas ir ticīgi cilvēki šajā dienā, var kaut ko ziedot baznīcai. Šeit ir labi palīdzēt trūkumcietējiem un nostipriniet savu autoritāti šajā dienā. Šis aspekts labais turpināsies arī piekdien, jo precīzi viņš mums ir piekdienas naktī bez 1 minūtes 1. Un tāpēc mēs varam teikt laba diena. Laba diena arī dažādiem komercprojektiem. Laba diena, lai izglītotos, bet tās tādas augstas zinības šeit mēs varam iegūt. Mēs varam paplašināt savu redzesloku. Cilvēki būs augstsirdīgāki nekā parasti. Tas ir tāds veiksmīgs aspekts it visā gada garumā, gada griezumā. Jā, tāds viens no labākajiem aspektiem, ko es jums akcentēšu, izmantojiet. Vienkārši fantastiska nedēļa. Bet parasti mēs tādas nedēļas vienkārši ļaujam viņām plūst, un mēs nekas slikts nenotiek, un mēs mierīgi dzīvojam. Bet es jūs mudinu, izmantojiet šīs enerģijas. Un tātad šeit veiksmīgi jūs varat risināt problēmas, varat nostiprināt savu ietekmi. Bet es jums ieteiktu neļauties tādām emocijām, bet vairāk ar savu gara spēku, ar savu iekšējo stabilitāti veidot savu dzīvi. Jo, ja jūs ļausieties emocijām, tad visas dienas garumā tās ambīcijas var būt tādas nereālas. Varbūt kaut kādas tas optimisms pārlieku liels, kas nav bez reāla pamata. Ja, šeit svarīgi to līdzsvaru iegūt, jo 19.52 mēnesis veido kvadrātu ar Jupiteru. Un tas
var nesakrist jums ar citiem cilvēkiem pasaules redzējums vai ar kolēģiem, un tas var likt jums pieņemt kaut kādus kļūdainus lēmumus. Tā kā zinām piesardzību, ja mēs saglabājam, mēs savu iekšējo tādu stabilitāti neļaujam izkustināt kaut kādām emocijām. Pārbaudiet datus, ko jūs saņemat, jā, plānus pārbaudiet, un principā viss būs labi, īpaši pēc 8 vakarā. Šeit ienāks tāds racionāls prāts, un tas aicinās arī jūs būt taupīgiem. Un šeit var būt tāds varianti 2. Vakarā neesiet pārāk piekrasīgi, savus ģimenes locekļus nelieciet pārāk stingros rāmjos, labāk pabūstiet vieni paši, jo cilvēki vai nu meklēs vientulību, vai arī sajutīsies vientuļi šajā naktī, tāda mazliet tāda skumja, tie, kam ir kaut kādas kaulu slimības, tiem var būt tāda, ka mazliet tie kauli liek par sevi tātad padomāt šajā naktī. Bet labi ir būt vienam, labi būt tādam strukturētam, atkal visu darīt pēc kaut kāda stingra dienas plāna. 6:10 sestdien pieļauju, ka lielākā daļa gulēs, tāpēc nepamanīs, ka ir vai nu tāds nomāktāks garastāvoklis vai skumjas, bet ja nu tā gadās, tad vienkārši izdariet kaut ko, jo tā var būt arī tā sajūta, ka man kaut kas uz pleciem ir kaut kāds darbs, kaut kāda problēma, kas man ir jāizdara, bet ko es visu laiku esmu atlicis un neesmu izdarījis. Tad vienkārši paņemiet un izdariet, un lai tā sajūta aiziet. Bet ja jūs celsieties jau vēlāk, jau pēc 6:10, tad visticamāk jūs sajutīsiet patīkamu enerģijas pieplodumu, jūs gribēsiet rīkoties. Kaut gan šeit tā rīcība var būt tāda mazliet netik aktīva, jo Mars mums ir retrogrāds, un aspekts tiek veidots no ūdens zīmēm. Tātad emocijas izraisīs šo aspektu, un tas ir kaut kas, ko mēs gribam izdarīt, lai iepriecinātu savu ģimeni. Šeit, jo mēs godīgāki esam, jo atvērtāki, jo tas dos labākus augļus. Šeit jūs varat visi no rīta kopā sportot vai labi iekārtot savu māju, tad kaut ko es gribu izdarīt savas ģimenes labad un ko rosina man emocionālais noskaņojums. Tātad tās ir vēlmes, tās ir emocionāls, tās ir dvēseliskas vēlmes izdarīt kaut ko labu līdz 11:02 minūtēm. Un pēc tam ļaujieties kaut kādam spontānam impulsam līdz pat 15:54. Ļaujieties iedvesmai padarīt dienu krāsainu. Un šeit ir ārkārtīgi vēl viens labs aspekts. 18:33. Venēra savienojas ar Neptūnu. Šeit ir iespēja visu gadu izveidot savu vērtību sistēmu, savu mīlestību, kā es mīlēšu, kā es mīlu, ko es domāju par skaistumu, kā es baudu skaistumu, jo šeit skaistuma izpratne pastiprinās, mīlestība pret partneri pieaug, harmonija. Šeit ir arī lieliski iespēja fantāzijai, jo ja Venēra tas ir skaistums, mīlestība, baudas zemes līmenī, tad Neptūns tā ir kosmiskā mīlestība. Tā ir mīlestības augstākā forma, tā ir šī mīlestība bez robežām, bez nosacījumiem, un tagad šīs abas mīlestības apvienojas mūsu vēlmi pēc harmonijas, pēc romantikas. Šeit ļoti dziļas jūtas ir iespējamas, patiesas jūtas, tādas, pēc kādām mēs katrs ilgojamies, kā mēs gribam, lai mūs mīl. Un šeit jūs arī varat šīs jūtas gan sajust, gan saprast, gan kādam dāvāt. Tā ir arī tāda estētiska skaistuma izpratne, liela iedvesma māksliniekiem, izcila saikne ar citiem cilvēkiem, pat tālienē jūs varat
sajust otru cilvēku, viņa sajūtas šeit attālumiem vai kontinentiem nav robežas. Bet atceramies, šis ir savienojums. Tāpēc zemā līmenī te var sākties mēli, te var būt apmāns, te var būt slikti un slēpti netikumi, te var sākties slēpjama mīlestība, slēpena mīla. Te skatieties, vai jūs apkārtnē neprādās cilvēks, kurš ir gatavs jūs piemānīt. Par to jums arī man jāpasaka. 23:42 mēnesis vēl veido savienojuma nākotnes, nevis mēnesis, bet Venēra veido savienojuma nākotnes mezglu. Tātad jūs varat savu nākotni padarīt skaistāku, pilnu ar mīlestību, un Venēra jau ir arī par naudu, par finansēm. Tātad arī tām jūs varat atvērt šo bezgalības plūsmu, padarīt tās bez robežām. Jā, bet atceramies, ka tas savienojums notiek zivju zīmē, un zivju zīme patiesi tur var parādīties arī kaut kāds apmāna, ilūziju elements šo rozā briļu. To paturiet prātā gal galā. Tagad jūs zināt, es jums esmu pastāstījis, esiet vienkārši vērīgi. Un šo visu mums pastiprinās arī mēnesis. Tāpēc es saku, tā nedēļa ir vienkārši fantastiska, ārkārtīgi neaiziet fantāziju pasaulē tā, ka jūs dzīvojat kaut kur nerealitātē. Protams, ja jūs esat mākslinieki vai rakstnieki, izmantojiet šobrīd, bet patiesi mēģiniet sevi to pozitīvo, jo 23:49 mēnesis veidojas savienojumu ar to pašu Neptūnu. Cilvēki kļūst ārkārtīgi jūtīgi. Var teikt, ka mums atvers trešās acis, ka mēs esam gaišredzīgi. Un ja bērniņi dzims šajā laikā, viņi patieši būs gaišredzīgi. Jā, šeit ļoti jūtīgi telepātija, sapņus pavērojiet savus, ko jūs sapņojiet, kas pie jums nāk sapnī. Ideāli doties meditācijā šajā laikā. Negatīva nozīme, protams, tās ir skumjas, tas ir alkohols. Šeit grūti pašam sev vērtēt cilvēki, kuri nav sakārtoti. Viņiem šī enerģija var viņus vienkārši aiznest, jā. Viņi ies nevis uz augšu un sētīs šo tīro gaistu, bet viņi var tādā miglā, purvā kaut kur iegrimt, kur nav pamata. Tātad varbūt kļūdaini lēmumi, varbūt nepareizie cilvēki, nepatiesi satikti. Bet katrā ziņā tiecieties uz augšu, jo šeit jūs varat saprast visu, ko neesat sapratuši. Šeit visums atbild. Un tie, kuri tic sargaņģeļiem, tie patiešām šeit ir ļoti tuvu. Un vēl mēnesis, viņš atkārto visus šos te aspektus. Viņš tātad svētdienas naktī 5 minūtēs 12:05 savienojas ar nākotnes mezglu 6 ar Venēru, pastiprinot visu šo mīlestības, iespēju, skaistumu, arī materiālo vērtību, tātad arī naudas plūsmu, un visuma klātesamību, visu, ko mēs varam saņemt. Un vēl 6 no rīta, 6:40 mēnesis veido lielisku aspektu ar Plutonu. Jūs varat sasniegt to, ko jūs vēlaties. Šeit jūs varat atrisināt savas problēmas. Vienkārši fantastiski, un viss svētdiena tāda. 18:34 mēnesis veido lielisku aspektu ar Merkūru un 22:4 ar Jupiteru. Ko tad tas nozīmē? Visu dienu pieaug intelektuālais spēks. Tātad saikni jūs varat lieliski veidot līdz pat 18:34. Tātad sarunas, informācija, ciemoties, satikties, labs garastāvoklis un satikties jūs varat līdz pat naktī, tātad 22:04. Jupiters saka, esiet sabiedriski aktīvi, esiet optimisti. Šeit ir miers un tāds miermīlīgs noskaņojums starp cilvēkiem. Veidojiet harmoniskas attiecības, sviniet dzīvi. Vienkārši sviniet dzīvi šajā nedēļā. Jau no nedēļas sākuma tveriet, baudiet visus labos aspektus, padariet savas dzīves skaistākas, padariet paši sevi skaistāku. Mājas labiekārtojiet, biznesus bīdiet. Izmantojiet šo fantastisko nedēļu, mēģiniet sajust šīs enerģijas un realizēt savā dzīvē, lai viss veicas. Tā, visu labu!